blah, 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 blah. Ejo, mēs savācāmies, lai mazliet iepazarētu. Let's go! Let's go! Jau, nav pagājis pat pusgads, un mēs esam atpakaļ in the studio, in the hood. Hučapā, Brīvības ielas 72K2, nāc ciemos, ievērtē swag. Mēs šodien atkal esam salasījušies. Diemžēl šodien ir Reinis Jurkovskis, a.k.a. Antikvariāts, a.k.a. labvēlīgais Krips nav ar mums, jo viņš ir ar veselības problēmām, sauksim to tā. Aizlūdzat pa Zaņāru, spiežat čatā rest in peace. Un, ne, viņš ir dzīvs, bet jūs palīdzēsiet viņam būt vēl dzīvāk. Lai viņš guļ mierīgi. Jā, lai viņš dus saldi, bet ne uz mūžu. Zanci. Zanci celies augstā. Čaunieks tev. Čau, Zanci bučs. Bet jā, es esmu Steps. Es mūzis, jo. Un šodien mums ir top suns spēlē atnācis ciemā. A.k.a. Drumroll. Jo. Čau, mans Cāns. Sveiki. Čau. Sveiki. Prieks iepazīties. Sveiki. Labdien. Vienmēr esmu tev redzējis, kaut kā es piet klāt. Iesā. Veicīt, mēs sāksim ar bazariņu kaut kā lēnām, bet ar muzonu sāksim. Mēs zinām dažus noslēpumus, ko varbūt visi vēl nezin, bet noteikti pastāst. Varbūt tikai tuvāk, ja tev, kāda exposure, tu... Nu, vai tev kaut kas droposies? Jā, vai kaut kas droposies. Var pastāstīt kaut ko. Mēs netīrējām cilpām pabeidzām Melnzaru grāmatu. Tas ir arī komentos, kāds labojiet, ja es kļūdos, vai jūs varbūt, ja atceraties kaut ko. Man liekas, ka tas varētu būt vai viens no retajiem, vai varbūt pat pirmais beatmakeru albums, kurš ir kā repa albums, nevis beatu instrumentālais Lokālais, albums. man liekas, ka noteikti. Jā, bet moška, mēs esam piemirsuši kādu, varbūt atgādiniet komentos, bet jā, mēs ar Bračku uztaisījām albumu, pilnu garumu albumu, dafīgā viesu, diezgan tādi dažādi vibe, super dinamisks ieraksts. Mums jau bija viena Steps netika laikam, bet to es arī biju uz noklausīšanos, paklausījāmies. Es paklausījos, tu atkal mums pārsteidz ar saviem rapiem, tā kā atklāšu, ka tāds ar tur bišķi ierapo pat, vai ne? Ne tikai beats ar brāltājs, bet bišķi ierapo un pastāst varbūt, kāpēc Melnzara grāmatu un kur ir tas nosaukums? Jā, to varēja ekspozot, mēs Melnzara grāmatu šeit dzirdēju pirmais. Jā, Melnzara grāmata ir done, un Melnzars, man liekas, ka populārāks Melnzars ir pie tukuma, bet tas nav tas Melnzars, par kuru ir runa tā kā šajā ierakstā. Šis ir Melnzars, kurš ir starp ķemeriem un jaunķemeriem. Tas ir Purva ezers, tur ir tāds rāvēns brūns ūdens, kur tu ieliec roku apmēram, šī tik dziļi zem ūdens, tu vairs neredzi roku. Tur nedzīvo zivis, jo tas ir Purva ezers, tur dzīvo kaut kādi kukaiņi un kaut kas tāds. Un viņš ir tāds bišķi mītisks, un tāpēc man likās, ka viņam vajag veltīt darbu. Un tas mītiskums ir saistīts tur gan ar kaut kādiem padomju nogremdēto sudrabu no viesnīcas netālu esošās, ka tas tur vēl esot tanki nogremdēti, un kāds vēl teica, ka Ļeņina piemineklis, tā kā, kuram ir rokā grāmata, un tad, kad bija kaut kāds sausuma periods, tas viss mīts, vai ne, ka ūdens nokritās bišķiņu, un tad tāda roka ar grāmatu ārā no Melnzara. Metāli nodevēs. Tas varētu būt, jo Ļeņins jau vienmēr ir līdz mācīt visu, tā kā, viņš tā kā parādās ar grāmatu, un tur visi mācies un vēlreiz mācies uzreiz. Tā kā pirmais komunistu albums Latvijā. Jā, oficiāli, bet tu par šo ierakstu, es atceros, baigi jau sen par to ierakstu principā runāju, vai ne? Ja nemaldos, es negribu samot, ka 16. 17. gadā tu man jau minēji par tādu iespējamo lietu. Man liekas, ka mums bija plānā pēc himnām nākamais. Attiecīgi jau, man liekas, ap 14. jau viņi sāka kustināt, un bija jau arī tā kā, kaut kāda koncepti jau sagatavot, un runāts ar cilvēkiem, ka vai mēs taisīsim šādu ierakstu. Tas bija patiesībā vēl tās Dirty Deal, pievēršam uzmanību beatiem, politikas inerce kaut kāda. Jo tagad, man liekas, tas arī ļoti noderēs, jo, man liekas, ik pa laiku vajag Latvijas repa auditorijai atgādināt, ka mums ir reperi, kas repo uz beatiem, mums ir beatmakeri, kas taisa beatus, un man liekas, ka šo albumu klausoties būs ļoti grūti, nepaturēt prātā, kad ir skaidrs, ka tas ir mūsu ar Bračka albums, un pārējie ir viesu statusā, un tev loģiski gribas uzdot to jautājumu, tad kurš ir autors, un tas ir tādā ziņā nepārprotam, ka beatmakeru projekts. Jā, un tu cik daudz uztaisīji, cik Bračka uztaisīja daudz, kas tur kā izskatās pa beatiem? Mums ir kaut kur, Bračkam kaut kur šitā, mani kaut kur šitā.
Kādi džeki tur ir ielikuši? Es zinu, kad Rekurs Stepons ir, es esmu arī, jā, ar banda, visi ir, kas vēl tur ir? Nu, tur ir Marko, tur ir Skutelis, tur ir Trīsadatu Stagars, tur ir Kurts, tur ir I Mean Love, tur ir Steps, Roļiks Zaņārs, tur ir Ozols, tur ir Kjūmanis, tur ir Pekmens, tur ir Hote, vēl čupiņi. Tā kā, nu, ir katrā dziesmā pa viens, pa divi reperi, kas pāris ir, kas atkārtojās, bet lielākā daļa Ots, Goča, MC Apšaude. Vai apšaude ir beigās? Okay. Jā, ir iekšā. Ir kaut kāds tev datums, tas deadlines kaut kāds izziņots, kad populārā šogad būs vai? Šogad novembrī būs, bet viņš iznāk, es domāju, vai viņš to teikt vai neteikt, bet digitālā relīze būs drusciņi vēlāk nekā, to varēs paklausīties jau ātrāk. Digitālā relīze būs bišķiņi vēlāk. Lai bišķiņi intriņi paliek. Jā, mēs ejam hip-hopā ar šido. Tu nesen pavisam iedevi informāciju visiem saviem faniem, un ka tev ir jau official soldouts. Mēs tā kā īsti reklamēt uz tavu pasākumu nevaram, bet ir soldouts palādījumā. Jā, mēs varam reklamēt nākamais Anšu koncerts, nenokavējiet biļetes. Jā, tieši tā. Ja gribam nākamais kaut kad, jūs redzat, tad ilgi nesaldējiet, bet šis jau ir sold out un principā, ja nu vienīgais var kāds uzskatīt, Rīsēlēr varbūt kāds mēģināt Anšu biļetes dārgāk uzsist gaisā. Ko var gaidīt klausītājai, vai tu negribi pagaidām par to tā baigi atklāt? Tas koncerts ir diezgan veltīts. Zin kā, tāpat kā, man liekas, tu esi šeit darījis, tā kā es mācos no labākajiem, tā kā, ka var veltīt koncertus kaut kādām jubilejām, ne? Un tam līdzīgi. Un šis tad mums diezgan sakrīt kā dekadanšu mixtape un himnu 10 gada. Un faktiski arī lielas mākslas 3 gadi. Tas nozīmē, ka no dekadanša tieši arī kaut kādi treki būs. Yep. Ok, jo tas man visiem ir liela māksla vai tas viss stāvs, man dekadanša ir favorite. Himnas, kur Uģis kaut kad minēja vasarā, dzirdēja, ka viņš kaut kādu remix materiālu priekš himnām taisa. Sagaidīsim no paša zirga mutes. Man tas stāvs pārvērt no metaļugas hip-hop headā. Tā kā šautauts Jānim, kas man parādīja. Šautauts Jānim. Atpakaļ hip-hopā. Es biju hip-hopā, tad 10 gadus izvairījos no hip-hopa aktīva. Tad man atkal pārkasloja atpakaļ. Tu esi tā kā AC Roks? Jā, sapratu tev, bet LVHH nesūkā. Jo, ir riktīgi cool. Domāju, es būšu repers. Bet tad vēl pagāja kādi 7 gadi. Kāds tev feels? Principā, es bišķi paskoju līdz tev tāds liels globāls mārketings nebija. Tu principā ar visu, man liekas, kad izziņoja pārsteidz ar ļoti krūtu plakātu. Jā. Kas man liekas bija tāds labs pančs. Un tu principā caur savu fanbase arī to visu pušo un promotēju. Un tev ir tēt jau nepilni 2 mēneši līdz koncertam, tev viņš sold out. Kā pats jūties par to vispār? Superīgi un super svētīts par tiem cilvēkiem, kuri ir devuši man savu to kaut kādu uzmanības privilēģiju. Jo, es domāju, daudzi izjūtam ikdienā par to, kā tā uzmanība ir jaunā valūta, vai ne? Un tas viss pasākums, un mums pašiem viņi arī ir svarīgi kā cilvēkiem, kas kaut ko tā kā rada un publicē. Tā kā, super, paldies jums par to. Tas ir tā, ka tas ir faktiski maksas pasākums daudziem citiem, lai sasniegtu jūsu uzmanību. Jūs man paši sekojat līdzi un esat interesēti tajā, ko es vai mēs ar Bračku varam jums piedāvāt. Bet tu tā lēnām, es uzboildojos to savu fanbase tādā arī citīgā ceļā tur tiem visiem saviem e-pastiem un vispārējo. Tas jau tomēr tāds diezgan liels darbs ir padarīts, ne, patiesībā. Jā, Discords ir vairāk komunai, tas ir kultūrai, bet ja kāds vēl nelasa manas e-pastus, pamēģiniet, vienmēr var atsubscribos. Discords vispār, man liekas, aizpildi kaut kādu, kaut kādās lielākās valstīs, tur iznāk asals repu žurnāls, vai tur repu raidījums, vai tas, komunai, viss tas prikols. Latvijā, protams, bišķi pa mazu laikam repu žurnāli. Man gan ir bijuši, cik es zinu, bet Discords, man liekas, aizpilda to kaut kādu telpu, kur tiem hip-hop headiem beidzot savākties un tā kā hip-hop headot. Jo tu baigi to īsti nevar darīt. Kaut tā ies, piemēram, parastā YouTube'ā, kur tu tev tā liekas, kur epčiks pasēdēši komentos un tur pusi no viņiem riktīgs cancers ir. Priekš tam tas Discords, kur
kaut kādā veidā pat diezgan civilizētās sarunas notiek. Jo, koncentrētāk, interesējošāk publika, kas vairāk vai visā saprot. Jā, esmu pieredzējis to, ka repa fani bieži vien tādi, kas ir gatavi vismaz online viens otru tur noēst riktīgi, bet tur kaut kā visi ir atraduši to zeltu. Ir ik pa laikam kāds jau tur zina. Tur ir noteikumi. Hipiji, zin, tomēr. Pirmais Discord noteikums, ko mēs uzrakstījām, vispār bija noteikums numur 1, tā kā Fight Clubam man ir slaveni pirmie 2, mums ir slavens pirmais, tā kā neesam pimpi un pēžas, tā kā. Un tas diezgan tiek ievērots tajā Discordā. YouTube, man liekas, vajadzētu šitādu kaut kādu. Jā. Tik vienkārši lieta, ko ierosināt. Es skatos uz jums, skatītāji. Klausies, Sans. Liela māksla, tu minēji tikko, jā, ka 3 gadi sanāk, jā, šajā rudenī, vai ne? Jā. Ko tev fani apsies, tev izpirkt konstatēt? Noteikti arī daudz jau 3 gadi tomēr pagājuši, daudz gadu kaut nākšo relīzi, ko tu viņiem vari vai nevari solīt, ko tu viņiem gribi vai negribi solīt. Kas tavs nākšais, teiksim, plāns 24. gads? Jā, es tā diezgan cenšos nesolīt, un es domāju par to nākamo solo relīzi, bet arī nākamais projekts arī vēl nebūs solo relīzi. Tas tāds mazāka formāta, arī viena fiška, kas, būs, kas, es domāju, konvertēsies bišķiņ arī citā skatuves. Tā kā tas, kā mēs nesīsim uz skatuves to, kas ir Anša koncerts. Tā kā tas būs saistīts ar to, kā izklausīsies tā nākamā plata pēc Melnzera grāmatas. Tev ir kādreiz bijis kaut kāds aicinājums vai vēlme kaut kādus žanrus kombinēt vai kaut ko tādu, vai kaut ko kādreiz sagaidīt, ka tu tur... es nesaku, ģitāru sāc spēlēt. Nevajag uzreiz tā. Bet vispār kaut kādas tādas. Es reāli, piemēram, redzu, tagad Edam bija drum and bass pasākums, viss tas. Vai tu domā purely hip-hopa ielā turēties? Man kaut kā sanāk tik daudz sekot līdz hip-hopam, ka man liekas, ka ir vēl tik daudz teritorijas, kuras pie mums tā kā nav tā kā atnesta kaut kāda specifiska esence, kas ir tur vai tajā kaktā, ka es mēģinu taustīties uz ko tu. Es saprotu, ka tu negribi spoilot, tagad izstāstīt, ko tu tieši dari. Es mēģinu tā kā taustīties uz ko tu mēģini darīt. Tas būs arī vēl... Postroka albums tev nebūs vēl. Nē, es domāju, ka nē. Tur drīzāk varbūt mazāk tradicionālais ķipā drumkitu bungas un varbūt būs mazāk un es pats parakstīšu kaut ko iekšā, kaut kādas skaņas, attiecīgi tā kā pēc šitā Netīro cilpa albuma liekas tā kā loģiski paturpināt vēl to producentu evolūciju un skaņas tā kā paflipot. Es ceru, ka man viens no tādiem galvenajiem mērķiem, ka man patīkami pārsteigt ar to, ka, forši Kāns šitā izdomā izdarīt, tad es tā arī turpinu. Jā, mēs jau kā dalībnieki tajā pašā platē, mēs jau esam pieraduši gan pie domas, ka tas notiek, gan kā tas notiek un ka tas būs. Bet skatītājiem, kurš tos aizkulis nezinu, es pieļauju, ka tas būs tāds diezgan liels smadzeņu sakratītājs. Tā, kad pēkšņi tā plata uzradīsies. Ja tu neesi tajā pašā Discordā vai tajā repera apvidū, tad baigi grūti tā kā uzminēt, kad pēkšņi nāks ārā Netīro cilpa plata vai kaut kas tāds. Yes. Jā, par šito īstenībā tam formātam bija pat tā, ka man Bračka pat tā, nebija tā, ka viņam bija, nezinu, kāpēc nepārāk augstas ekspektācijas par to projektu, un tad, kad viņš atnāca paklausīties, kas tur bija sadarīts. Viņam bija tā, apmēram, priekš kam tas jādara, viņam liktos loģiski, ka es taisu savu nākamo albumu vai kaut kas tāds. Bet jā, tas viņam uzlika kaut kādus tur trekus, kas bija sarakstīti kaut kādu 11 ap to laiku, jau viņš tā, bet ir labs. Cik tu beigās viņa kopā tur 20? 18 gabali un viens skreču celiņš. Crazy, klausies, lielā māksla. Nevis lielā māksla, bet liela māksla. Jā. Tas ir zināmā mērā tāds, tev pirmais albums jau, kas savu albums bija diezgan skaļš jau balzāms, vai ne? Bet lielā māksla mēs vispār tev aiznes vēl kaut kādā lielākā kosmosā. Kā tu pats no malas skatoties, ko tas tavā dzīvē ir vispār mainījis, kā ir pamainījusies tavu dzīvi, ikdienu un vispārējais? Es droši vien teiktu, ka tas likās kā tāds kaut kāds safety checkpoints tajā, ka es varu bišķiņ drošāk sajusties tajā, ka es varu
tuvākajā nākotnē sevi redzēt, kā mūziķi darbojamies, uz to fokusējoties kā galveno lietu dzīvē. Jo pēc balzāma, starp balzāmu lielu mākslu vēl zemes stunda tā kā nokrita, vai ne? Un tad tas vēl bija tāds moments, kur vēl kaut kādu procentu, lielākoties jau tie kaut kādi bišķiņi pop crossoveri, tu pats arī zini, baigi daudz jaunus fanus, hip-hop fanus nerada, vai ne? Viņi varbūt ir kaut kā pasilda ekonomiku industrijai vai tam līdzīgi, bet beigās tas ir tāds jocīgs moments, kur atrasties, ka tev ir kaut kāds pop crossover hits, tā kā tur Kendrickam ar Taylor Swiftu, vai ne? Es nezinu, cik viņš bieži to treku izpildu koncertos pats, vai ne? Un mums par cik tāda maza valsts Latvija. Tad tā ir interesanti, ka arī tas viens gabals šīdā te rotē apkārt. Tā kā priekš manis tas vēl nebija tāds drošs moments, jo tas nebija līdz galam tāds hip-hop pakāpiens, tas bija tāds Latvijas mūzikas pakāpiens, ko tās zemes stunda vairākus tā kā pakāpiens uzleca forši uz augšu, ne? Un, es neko tādu, diez vai kādreiz kaut tādu atkārtošu. Bet liela māksla bija, es pieņemu, ka varbūt daudzi neatceras, kā ap to laiku, kad bija balzāms un tad zemes stunda, cilvēkiem patīk domāt, kas paredzēt, ko es darīšu tālāk, vai ne? Un es ar lielu mākslu paliku apakaļ tur, kur drīzāk, kas varētu būt balzāmam turpinājums, var teikt, vai ne, bet bišķi citā virzienā. Ekspektēju, ka tu varbūt tās bišķiņi paliksi sasniedzamāks kādai populāram patērētājam. Varbūt es būšu savodis to, cik labi ir, ka tev sanāk milzīgs bars un visi dzied līdzi. Bet nebija īsti tāda doma. Tagad var sākt taisīt trakos eksperimentālos trakus, Scaring House Away un vispārējo. Var biedēt cilvēkus. Klausies, ar lielu mākslu un visos pārējos realizēs tu piemini Ķemeris ar viens no tiem pirmiem klipiem ir pie Ķemeris stacijā filmēts. Man burtiski vakar atsūtīja, šodien atsūtīja viens Džeks ēpastu, kurš bija atradis kaut kur savā kompī full size mūsu 2003. albuma cover, kur mēs sēžam uz tās sanatorijas trietā. Par ko stendo KJP vispār? Ķemeru pensionāri. Kāpēc tu ķējp? ķēpē, tas ir, mēs nevarējām uzrakstīt, tas ir tik sens stāvs. Es biju Ķemeri jūrmāla pensionāri, tā kā... Nē, kā jē ir tā kā ķē. Mīkstinājums zīmes, tas ir tas vecais Tā laikā vēl nebija Windows vai latviešu valoda. Viņam nerādījās ķēbūt. Tas ir Ķemeri pensionāri? Jā. Es biju redzējis, years ago to vidiku, bet tā pa lielam, un viņi parādīja, nezinu, kaut 4-5 gadus atpakaļ Zānces kaut kā, zinu, tiem pārtījiem afterīšiem Britoniem, kur tu sēdi, un mēs tur liekam, kas tur nāk prātā. Viņš man parādīja, un skatās, bet tas, sapratu to, kas neesmu salicis 2+2 kopā, ka tie esat jūs ar Kārli, Un mēs tieši redzam, ka tobrīd tieši bija viss tas SoundCloud vilnis topā, kur XXX un tās, jo tur Lil Pump, viss šie, Lil Uzi. Un, tev tur reāli ir tā šī brīža drips, tev ir čokers. Tev tur ir tā pufakta, tipa, bišķīt hardcore, bišķīt mums tāds, Ants būtu dropojis šito tagad. Būtu, varēja jau reāli tagad būt Coachellā uzstājies. Būtu šodien iznācis kā. Flīti krēls oru. Viņam čokers, tur kaut kāds. Ja tu zinātu arī no kādas vietas nāca šis mazais aksesuārs, tā kā, kāpēc bija lēmums viņu uzlikt, tāpēc, ka mums Ķemeros vēl ap to laiku bija diezgan tā kā aktuāls, tā kā ir reperi un metālis, tā kā. Speciāli gājāt uz to, kad... Jā, tā kā, kas jūs stulbi esat, ka tā kā, jo mums bija tas, ka es tikko skatījos ar šo FX Twin, viņš kaut kad bija Maskavā 90. gados, un viņam tā kā interviju, paintervēsim, tā kā elektroniskais mūziķis, un viņam tā kā, ko tev mati tādi gari, tā kā, viss šitas te prikals, un man tā, wow, tas ir Ķemeros, tā kā, kad es biju sīks. Pastāst par ķemeriem, what's up par ķemeriem? Ķemeri ir daļa no jūrmalas, bet tā kā bišķiņ nost, tā kā ir kaut kur pa mežu jāpabrauc. Viņi sloka tā kā kopā savijās vai kādra sanāk? Jā, nav baigi tā, tur jāpabrauc pa šosei, tā kā pa apveceļu ir Kūdra vēl pa vidu, un pa jūrmalas ceļu ir Jaunķemeri starp Kauguriem un Ķemeriem ir Jaunķemeri. Tas sanāk, principā, aiz sloks vēl? Jā, aiz sloks, ar vilcienu 2 pieturas tālāk, ja tagad vēl pieturu Kūdrā, es nezinu. Un Ķemeri bija tā kā Sovietu kūrorts,
Tur bloku mājas arī bija tā kā slokā vai ne tik izteikti? Nē. Nē. Tur nebija tāds masīvs rajons apkārt. Jā, tur bija sanatorijas. Tur klondēkas slokā un viss štēls un viss notiek. Tur bija sanatorijas, un kad es vēl biju sīks, tad bija tā, ka tur bija dafiga cilvēku, jo tā kā uz ielas eju un tā kā, reku iet bars, mēs teicām atpūtnieki. Tā kā ķemeros, atpūtnieki, staigā atpūtnieki un iet kaut kādi bērni ar lisām galvām. No Ekspadomu Savienības brauc tur daudz, jā, vēl, nu. Jā. Un tur tā infrastruktūra, tā kā man augot visu tur, es šito esmu kaut kur minējis iepriekš, bet jā, viss brūk, viss nodeg, viss tikai paliek mazāk, viss noveco, nekas jauns nenotiek, tikai viss, kas bija, tā kā nobrūk. Un man liekas, ka tas ir daļa no izskaidrojuma varbūt kaut kādai manai personībai un bišķiņu pesimismam par kaut kādām lietām, jo man visu bērnību likās, ka viss tikai brūk. Es nebiju tā kā redzējis, ka kāds baigi būvē jaunas mājas, tikai palika mazāk, viss aizaug un tā kā viss beidzās. Kas tagad vispār notiekās? Ir jauns mājas. Ir ups vai ir down? Nē, ķemeri, man liekas, nu tā kā Morfeja no tās kurorta. Pēc Anča albumiem Bālina. Back on the map, Basma laukums uzliek. Ja blā skatās, es nezinu, trūksnis vai kas tur jūrmalā, kad sēž, uzlieciet pie ķemeriem kaut kādu plakātu, ka ķemernieki lepojās ar netīrām cilpām, un mēs ar bračku, jo es redzēju, ka Cēsīs tā dara, man liekas, vajag pilsētām likt savus reperus uz billboardiem. Es talsos ar Oļiks bija uz Narvesena virsū. Es gribu ķemerošu, es tā repoju ķemerus, ka neviens cits vispār. Jā, ķemeru. Un ķemeri kļūst par dzīvojamā daļa kļūst par tā kā līdzīgi kā citas jūrmalas daļas, ka tur vienkārši cilvēki dzīvo. Un vajadzēja kaut kādu laiku, lai tā kā, man liekas, tā pilsētu vide, tā sajustos tādā veidā. Bet tur joprojām ir kaut kādi bišķiņi graustiņi palikuši, bet reizē tur tagad bija kaut kādas Eiropas naudas un jaunajā parkā tur kaut kādus kompleksus būvē un, tā kā atspersies uz... Par to laimes ratā jautājumu būs. Tev būs īpašie ķemeru kauguru tīmdi jautājumi. Pat es nezinu, pārbaudīsim, kā esi patriots. Ķemeri skairs, ķemeri bērnība. Tev pēc tam tu, man liekas, kādu laiku Turnikalnā dzīvoji, bet kad tādā atpazīstamākā laikā, par ko arī bišķiņ tev rostojas, atceros par Berģiem, par visu to štēlu, bet kaut kāds jautājums vakar mums bišķiņ ar Zāns, mēs vēl sarunājāmies online, un viņam tāds jautājums radās, jautājums no Zāņča patiesībā. Par tavām Viesi studijā. Par tavām lokācijām. Tāds netipisks, pirms tam tu Berģos biji, lokācijā X, tagad tu esi atkal Sarķenē. Citā lokācijā varbūt pastāsti par šī brīža tom kādām izvēlēm, kāpēc viņas balstīt uz konkrētām kaut kādām tādām Rīgas pierīgas vietām. Kas redzēt vēl joprojām. Jā. Berģi bija bišķiņa sakritība, bet tā timelainā sanāk no ķemeriem uz Torņkalnu. Sorry, tu no pirms Berģiem, kur mauci? Kur tu biji? Man bija Čiekurkalna posms, pirms tam bija Ģertrūdas iela, pirms tam bija Čaka iela, un tad jau Torņkalna. Jā, un pēc Čiekurkalna Berģi. Čiekurkalna 4. šķērslīnijas tur bija, un Berģos Leisciema iela, sveiciens visiem. Man baigi patīk tās dažādās pieredzes, ko var kā Rīgas pilsētā noķert, un šobrīd tā kā, es teiktu diezgan, labi, Torņkalns man arī ritīgi patīk, bet Sarkandaugava arī ir kaut kas pilnīgi cits. Tā kā tur ir tāda sajūta, ka tu izej uz ielas un ka tu vari misiju dabūt no kaut kāda dzērāņa vai kaut kā tāda. Mēs ar Riteņiem nesen ar meiteni bijām braukāties tieši pa turienu. Un tieši tas komplekss, kur jums ir tas viss trojku. Roņiks. Jā, tas tā kā sajūta, kad es nezinu, kāds films vai spēles. Stalkerim ir spēlējuši, kur Černobiļs tāds vibes, bet tāds smukais Černobiļs vibes. Nezinu, kā tu izskaidri. Es braucu vakar ar Helmu stūģi. Viņš saka, šitā bija tā psihena. Es tad saku, veicīt, viņš tā varētu būt, ka Losandželosā psihēna ne jau Latvijā, vai ne, vai Padomju Savienības, es tāpēc viņam to iedomājos. Viņš laikam nebija bijis, viņš nezināja, ka Sarķenē ir otrā pusē. Šodien taisīja research par Sarkandaugavu vispārējo. Es atklāju to, ka tur pietika aizrādz Ragans, esot slīcināts 16. gadsimtā. Jā. Tā kā tā ir īsta lieta, Sarkandaugavu don't fuck around. Es domāju, ja tas proģņika apjoms, tā celtnes apjoms, ja tas varētu būt kā kaut kāds psihēna, tur man liekas, ka tur iejūt iekšā varētu tādu dabūt enerģētiku. Man kāds teica, ka tur bija arī, tas varbūt samelošos, bet man kāds teica, tur vismaz
vismaz 2 vietas es atradu tā kā tajās istabās, kur izskatās, ka tur bija arī, nu, tā kā pārtransformēts uz, lai varētu ieslodzīt. Ieslodzīt, pareizi. Tur ir kaut kas tāds, laikam arī bijis. Nu, ja tur bija kaut kāda liela rūpnīca vai liela ražotne, varbūt tur bija kāds, zin kā, neadekvāts iespējams kādā brīdī. Zini, ja tev ir liela cilvēku grupa, kas strādā 1000 daudz reperis pasaules, zinu, ka no 20 vismaz viens čisti jāslēdz. Yes. Un tagad superīgā rubrikā uzgriez un vinnē. Šajā te reizē laimīgās cilpas. Baudām! Kā tad noteikumi vienkārši, Ants, tu griez, tur uzskīt jautājums. Ja tu nemāki viņu atbildēt, tough luck. Ja tu vari viņu atbildēt, tu vinnē maģiskas balvas no mūsu raidījuma, no Kuča, kā tāda, un tīpaši no Ozola. Un, pa lielam, tas, kas tev atliek darīt, tu vari pat neskatīties, tu vari vienkārši paņemt to laimes ratu, tā sakot, ņem ratu aiz stieņa, griezi, pauzi, griezi un... Nebaidies, griez. Tu uzskatīs jautājums, čekojam, kas tas ir. Let's get it! Pirmās laimes cilpas ir... Cik Ozolam ir albumi? Tā, skaitās arī tur tehnikums, vai ne? Nē. Šito rēķinu tu neatbild, nevienu dāvanu nedabam. Šits īpašais jautājums. Ozols tev vēro. Viņš saskaitīs tu līdz 10, 9, 8, 7, 6. Es saukšu... nedrīkst skaitīt, ja? Es nezinu, es aizskaitīju līdz kaut kādiem, laikam, 7. Precīzi tā, tagad tu dabūjam pirmā līmeņa balvu. 7 veci. Tas ir neskaitot to, ko mēs... Šitas ir... Katrai pēdē pa pārim. Kučop zeķes vienkārši, MVP zeķes. For real, es arī jums valkāju. Ozi parādi, ja tev nebūs kučop. Nesaku, ka tev nav kučop zeķes virsū. Nē, ir visādas tā kā sporta zeķes, bet... Bet Kučop zeķes tā kā dzīvo ilgi, jūtās labi, lietojiet Kučop zeķes! Tas ir tikai pirmā līmeņa balva. Paskatīsimies, kas notiks tālāk. Tā? Bet tā enerģiski arī griez. Nesalauž ratu. Jā. Nosauc 3 talsu reperus. Es saukšu vecos. Tas der? Nē, īstumā, nu labi. Hans ir viegli jautājumi. Es teikšu, viens ir tāds Rolands Če. Tad mēs turpināsim ar... Vai es eju old school, es eju Ufels un Hatišs. Tie ir vēl 2 džeki vienkārši tā kā, jā? Tas ir 3-2. Tas ir roļa krūve. Ok, labi. Nē, davai. Es biju domājis otrs un es varu 4. vēl nosaukt, tā kā Rolexus. Ok, rest in peace. Bet bija vēl Lots un Draki. Es uz tiem kā gaidīju. Drakijs, jā, pareizi. Drakijs bija man koncijas, viņu satiku. Jā, viņš tagad ir rīdzinieks. Nopietni. Es redzu, ka tev smuka šūs, bet šūs ir vēl smukāk, ja viņš tur smukas. Jason Mark, Whip that shit. Bujā! Satīr tos apaus, nedirsies. Stay fresh, on the go. Smooth side to wipe away. Mēs zinām, kā tā netīrajām cilpām iet. Contains water. Kročiņš tā hūnās. Es pats vienreiz mēģināju, esmu ritīgs links apaugu tīrīšanās, ķipa repers, bet man reizē necepīja vispār visu sneaker culture. Tas fiks notīra, man tās pīzdāta. Gatavs lietošanai. Var gatavs lietošanai. Let's go, mēni, kā reiz jākavē kaut kur uztīri. Var atkal nemazgāt mēnesi, zini. Super, paldies, jūs man apberat ar balvām vienkārši. Griežam tālāk, vecīt, griežam tālāk. Bet tev vajag grūtāk, kad jautājumu izvilkt, vecīt, tev vajag grūtāk jautājumu. Jā. Tomēr Stepons centās, ilgi to visu taisīja. Pirmais repers ar savu spēļu konsoli. Pasaulē? Jā. Es minēšu, ka Soulja Boy... Pirmais tiešām, jā? Pirmais tiešām. Viņam būs...
Man liekas, tā arī bija Soldier Game vai kaut kā tam. Jā. Tas arī viņi sauc, tā kā Game Boy pod jopka. Jep, jā. Un par to tu vinēji Hoodshop dāvinkarti. Vai to var arī iegādāties mūsu skatītāji kaut kādā veidā? Jā. Noteikti skatītāji. Varbūt viņi pat satiks pašu Ozolu. Es šeit lasu, es nezinu, labojieties kļūdos, www.hoodshop.eu. Nu, varbūt pameklējiet tur, varbūt jūs uzzināsiet. Pastāst vispār, tu te esi, tava lokācija ir Sarkandauga un pastāst par Provodņiku, par to vietu. Tu esi tur studiju atvērs, tur vēl, man liekas, kad Džeki arī no Viesuļu tusiņš ir atvērs, ne? Jā, es nezinu, vai jau atvēra, bet tur arī Džeki vācās iekšā, tā kā tur kaut kāda vižuka bišķiņi ir. Un ne tikai, tur ir arī kaut kādi pāris vizuālie mākslinieki, tur mums viens starp citu arī vecs čoms netīšām uzskrēja virsū, viņš tur tā kā podus taisa, tā kā viņam ir tāda darbnīca. Man teica, ka kāds, ka tur uz ziemu tā kā bišķi noplok tas viss pasākums, jo tā ēka viņu vairs neapkurina, tā kā tur vajag katram pašam savu telpu, sildīt kā tu proti, bet... Bet reperiem nesalst, viņi jau tāpties. Tu gan jau vecā vieniem pieredzes visādos pietānos salt reāli, tagad, kad ir īsti studija, tad viss silti. Viņš pievērš nagus un bārdu uzdoties pa ziemu. Viss normāli. Pavasarī visi, jā. Malki ar īm silvecī. Mans reps hīt, man nevajag malku. Kā vajag segu ar mixtape. Nē, Pjāņš kroši ziemā iet, Pjāņš iet ziemā rakstīties. Iet ar vienas rakstīts viss tā, tikai tāds aktīvs sausītāks vidīs. Viss tikai palks mētā. Es tikko biju radio, man kāds tur bija kaut kāda, tur priekš sociāliem spēlīta, tā kā apmēram, vai šo Anses ir rakstījis savos sociālos vai nav jautājums. Un tur bija citāts tā kā, vienu dienu es izdomāju, ka vajag nevis malku zāģēt, vai kaut kas tur zāģēt ar zāģi vai cirst ar cirvi, iekavās garlaicīgi, bet laust ar kāju, nevis sist ar kāju, iekavās kruta. Izklās pēc tevis totāls 100%. Jā, un tur es atceros, ka tas bija Instagram posts, kur man ir pārsista šitai acis, jo tas bija tā kā dirty deal, tāds ritīgi trash posms. Tas ir actually tu? Jā. Okay, wow. Un tur bija tāda fiška, ka es tajā... es nepaskaidroju kontekstu. Es pateicu, es daudzīju ar kāju malku, ejam tālāk. Un es pēc tam sapratu, ka es nepaskaidroju, kāpēc. Tur ir vienkārši bezsagaržs, ka es klapēju kāju ar malku ar kāju. Bet tas bija tāpēc, ka mums bija ritīgi hujovis zāģis, un tas bija dirty dealā, vai ne, kas tev diezgan, man liekas, labi pazīstams. Jā, pareizi. Un tur bija viss tā fucking... Malku visu laiku bija jākačigārē pašiem, vai ne? Jā, tā kā man ir bišķi trauma no tā ziemas siltuma, tāpēc es to jauno telpu ritīgi tā nosiltināju. Tā kā Vai tu kaut ko zāģēji vai skaldīji un tev atsita atpakaļ, jā? Jā, es tā kā daudzīju. Man bija viens apaupāris tajā laikā un tā vēl viena trauma. Tā kā, ja tev pēdējā apavi un tu lauz malku un tev tā kā saplīst zolēm papēdis, tā kā... Zvani ozolam. Un es tajā laikā tā kā taupīju naudu. Tas bija, kad es dzīvoju Čaka ielā un Gaujas iela Brasuva, ne? Un es uz turieni staigāju tā kā ar tiem fucking caurējiem snīkeriem, lai ietaupītu tramvaju naudu. Tur bija ritīgs zemes punkts. Tas bija vispār tāds... Reperiem nebija viegli izklausīt. Stūžā rakstīja dirty deal, vispār man tāds baigi spilgts un foršs sapņas par to vietu. Pastāst mums ar Stepu kaut kādus cringe ierakstus. Tā nav jāsauc vārdi, bet es zinu to, ka paļabom pie tevis ir nākuši cilvēki. Zinu, ikdienā tur neņemās, bet kaut kā nokļuvuši. Nesauc vārdus, pastāst kreisais sūds, kas tev noticis studijā. Mums ir viss kaut kas, kādreiz... Daudz mēs netiekam ik pa laikam galā. Šodien arī atceries vienā brīdī, es netiek galā. Es ceru, tu vienreiz stāstīji, kā Satīns pirmo albumu rakstīja. Viņi tur nevarēja to vienu huku ierakstīt, un tev tajā brīdī bija jākļūst par viņu grupas biedru principā, jo tu iepist to huku ātri. Cik šajā grupās tu esi biedrs? Mēs, man liekas, visi esam pamēģinājuši ierakstīt pa vienai rindai. Tas toreiz bija tā, ka reperiem jāmāk vismaz ierakstīt. Jā, un tagad, man liekas, mēs visi esam pamēģinājuši arī tā, vienkārši kā stilu, vai ne? Kaut kas tāds ir bijis. Ir bijis tā, ka atnāk repers un mēs tā kā paspēlējamies tur pusstundiņu un tad tā
klausies, mums nesanāks dziesma šodien, tā kā es tev varu ieteikt, ko tu vari tā kā pamainīt. Es neņemšu šoreiz naudu no tevis, bet ja tu gribi kādreiz pamēģināt, es tev iedošu 3 ieteikumus, tu pasēdā šito un kaut kādā atnāc vēlreiz tā kā, nu, ar tādu fišku, jo es tādā ziņā esmu bijis diezgan tolerants, jo es pats esmu no pilnīgi tā kā rītīgi sūdīgas vietas, tā kā sācis ir to visu ņemties un neko nepratis darīt. Un man toreiz būtu noderējis, lai man kāds kaut kā piepalīdz, un tad es tā kā, nu, zin kā, sakot zobus un mēģinu. Nu jā, tu tā kā objektīvs kaut kādus, dod viņam objektīvs building moments, lai viņš kaut kā kačā augšā skilu vai kuri tie lūzuma punkti, jā, kaut kā. Jā, bet kāds tur riktīgi uzmet lūpu par to, ka tu viņam iedod šitos padomus. Nu, nē, nu, tu esi tāds jauks. Nu, mēs mēģinām izspiest kaut ko nejauku no tevis. Tā nav vārdi jāstāst. Cik tev sanāca dzirdītās cilpas cik tev palikt. procentuāli ir sanāca sūtīt repakus prom uz mājām, neierakstīt? Nav daudz. Pārsvarā jau kaut ko mēs ierakstām. Nu, teiksim, tas otrais virs aizsūtīšanas mājās nākamais līmenis ir, ka, nu, šitas tāds mums tagad ieraksts ir, bet tu davai paklausies un mums jāpāraksta normālāka versija būs, jo šitas tā kā šitādi nelaidārā tu nožēlos, ja tu turpinās repot pats pēc pāris gadiem, tā kā, nu, tu negribēši tādu. Bet tu tādā ziņā, jā, tu kaut kādās ap 2013, 14, 15 gadu ļoti daudz rakstīja citus repakus. Es atceros, bija galīgi dirsā nosvīt samīzēs stāv, tad tieši bija bazars par to, ka māma nopērk dāvanu kārtu Džekam, lai spais nekurī, viņš spaisot pjāņš rakstīties. Es tieši domāju, cik, vai tas ir bildots uz real story, un cik tāda real story bijuši, cik ex-spicehead pie tevis māmas atsūtīt ir atnākuši, cipa izgāsties. Es cerēju, ka kāds no tiem stāstiem būs izteikti smieklīgs. Tu esi pārāk jauks pret cilvēkiem. Bet Dirty Deal audio, kas sagāja kopā, kā tu tur nokļuvi, kurā brīdī tu sāki tur visā tajā bīdīties iekšā, kā tas viss sākās? Tik daudz beatmakeru no sākumā, nenormāls beatmakeru tāds community, Baltic Trial un vispārējais. Pastāst par to visu par vairāk. Nu, tas, man liekas, ka tā kā cēlās vairāk no Kristapa Puķīša, kurš ir... Tajā laikā viņš, man liekas, ka lika programmu Dirty Deal Café, vai ne? Un viņš arī viens no cilvēkiem, kas dibināja arī līdzdibinātājs Dirty Deal teatro, kas arī tā kā, nu, dzīvo savu dzīvi. Tad bija Dirty Deal Café Spīķeros, bija Dirty Deal teatro, turpat blakus. Un tad Dirty Deal audio, tas vilnis, kurā mēs visi bijām, vai ne, tie hip-hop beatmakeri, tas bija tā kā otrais mēģinājums iekustināt to pasākumu, jo iepriekš arī bija kaut kādi, nu, viņi bija arī diskus ierakstījuši, un es neceros vēl dažas gadus iepriekš. Puķīts, principā, kaut kā uzrunāja vienā brīdī. Jā, viņš, man liekas, ka satusēja kaut kā ar Oriolu, viņam bija tā, wow, es nezināju, ka, nu, viņam neinteresē reps tik daudz, bet viņam ir tā, šitas džeks, tā kā tā iztādus beatus, davai, nu, viņi sāk kaut kā runāties savā starpā, Uģis, protams, jau visus mūs zināja, viņš teica, ir vēl tas foršs džeks, un kaut kā sākām. Jūs tur nenormāli branžas sākumā bijāt, ritmus tur, Tablis, Kašuks, Uģis, Niklāvs, Korona, jā, teiksim, Kodeks tie džeki arī viss bija TV Maskavu, vai viņi... Nu, tie bija pa Madonu vairāk. Viņi bišķiņ saidā bija, vienkārši komunicēja. Nu, man liekas, ka tur bija tāds drusku žanris, ka mēs nācām no tā hip-hop beatmakeru pasaules. Jā, mums bija laptopi tur un... skaņas kārtas, es vēl ar šo torni braucu uz Dirty Deal Café, nu, ķipa lielo kompi braucu, vedu līdzi tramvajā, pēc tam pārlīju mājās, nu, pabraucu garām, savai pieturēju, aizbraucu līdz Bišumuižai, tā kā ar datoru vienkārši braukā. Ko tu šeit dari? Man ir speech ar to Dirty Deal, kas tas kā saucās? Dirty Deal teatro. Jā, man ar to asociējas pirmā vidusskolas balīte ever, es aizēju 10. klasi, tikko 9. pabeidzu, klasi nomainās. Es aizēju, un man tur ir tīča klasē, vēl bars ar cilvēkiem, bet tīča no VV. Un viņš tāds, esmu DJs, tur uzstāšos Dirty Deal. Mums ir 17 gadi kaut kādi, mēs pat nevaram izklubot. Esmu DJs, pull up, es tur spēlēju, esmu DJs, zai es atceros vēl kaut kādu tēta uzvalku, kurš ir pa lielu, lai tik iekšā. Un, karoči, es aizēju, tur kaut kādi 6 cilvēki iekšā. Vienīgā reize, kad tas tur bija, žēl, ka tā, jo es pieļauju, ka tur ahujeni pasākumi bija. Kroči tīči tajā laikā viņš netaisīja drum and bass, viņš nesaisīja trap music, viņš taisīja dubstep. Bet tad riktīgi minimālā. Un mēs aizējam, visi klases biedri, un mēs saprotam, ka izņemot tos klases biedrus, tur vēl kaut 3 cilvēki.
Un tīči tur tur rīktīgi kapā, un vienā brīdī sapratu, nevienam nepiš. Un tad mēs, kroči, Juicy J un Lil B visu nakti, tur bija tik paši cilvēki, es pareizi atceros, mēs pat kurjām ganģi iekšā. Un, tur pat nebija nekāds durvis sāks, neko, es biju uzvilcis. Pārielā ir policija! Nu, fuckiem, to dien nebija, es tā bija kaut kāda, zinu, piekdienas. Ja tu esi Dirty Deal kafē, tu esi policijas blindspotā tādā. Viņa nesagaida, ka viņu azotē. Es nekad negaidīju, saka, tā noziedzība kabatā. Nāk steps, tā kā tāds it kā normāls uzvalks mugurā. Es biju super normāls. Kārtīgs čalis. Iespējams normālākā diena manā dzīvē. Jūs ar tīču kopš tā laika tā kā vai bija kaut kāds pārtraukums? Mēs no tās videnes, jā, viņš man parādīja. Es, protams, vienā dienā uzzināju, kas ir Lil B, Chief Keef un A$AP Rocky. Un pēc tā tad vairs neesi īsti tāds pats. Es klausos Slayer, bet man lēnā garā, tas nav, zini, Chief Keefs ir cool. Nehito vairs. Jā, tā kā Slayers, Chief Keefs. Abi ir cool, bet tu vēl dzirdi Lil B, un tu visu tas tā kā pārnest. Un tu aizies Dirty Deal teatro, redzi 6 cilvēkus, kuriem ganģi iekšā tumsā. Viss tas repers no tā brīža. Kāds tev vispār Dirty Deal, tas tieši beatmaker tusiņš, man vienā brīdī baigi bija uzgājis augšā. Kas tev vispār tāds pašam atmiņā no tā laika ir palicis, kas kaut kāds spilgs brīdis, moments? Eventi kaut kādi. Kaut kas tāds, ķipā... Pagalmā events arī. Jā, kaut kas tāds no... Mums bija, man liekas, tāds pirmais, tāds spilgtais bija Vērmanas dārzā Baltās nakts pasākums, kurā mēs tā kā katrs dabujām savu kaut kādu pusstundu, kur uziet augšā un spēlēt savus, kaut kādus gabalus, un tur, mēs, kas bija tie hip-hop beatmakeri, mums bija tā kā, ko mēs varam, mums ir Fruity Loop projekti, tā kā, davai, mēs tur kaut kādas skaņas paslēgsim iekšā ārā, piesit kaut kādu skaņu dzīvojā, tā kā, nebija baigi labs tas formāts, kaut kas bija jāizdomā, lai, mēs skaitītos, ka mēs spēlējam, nevis dīdžejojam, bet tā kā kaut kā arī manipulējam ar tām skaņām un tam līdzīgi, tad mēs katrs savā veidā kaut tā darījām. Un tad tur bija ritīga priekšroka visiem tiem hardware džekiem, kuri tā kā, mauca no saviem dzelžiem. Tā kā tur varēja redzēt, ka tā ir cita skola un cita pieredze un visu. Un tad mēs tādā ziņā daudz mācījāmies. Bet vienā brīdī vispār baigi daudz lokālai beatmakeri saradās. Ne kā 13, 12, 11 gadu, ne? Tie jau bija tādi, man liekas, kas viens otru tā kā zināja, jo bija... Atceries, bija šitie hip-hop zaptes tusi, un bija dažreiz kaut kādi beatmakeru batli, kas tagad īsumā ļoti maz ir, un man gribētos redzēt kaut kāds beatmakeru battles, beat battles. Tā kā dzīvos beat battles, nevis tur internetā ielādē failu, bet ka uzkāpj augšā beatmakers skatuvus, tu redzi, kā viņš izstāst, kā viņš pats tā kā grūvo. Tur pat nav, ka tu dari kaut ko rogam. Nav vairs 82. Ja tu aizēji priekšā, un vienkārši haipo tā kā publiku pie sava beata, šitāda fiša. Jums bija arī, jūsu krom, bet toreiz tas tus, es neatceros precīzi, 15 gadus, man liekas, ka bija Nacionālajā bibliotekā. Tas bija jūsējis. Jā, es vadīju to batlu. Tas bija dope as fuck. Es atceros, tur bija Kodeks, man liekas, vai TV Maskava. Un mēs, kroči, neteikšu kamerai, bet, kroči, mēs tur bez krēkliem nosvīduši. Zini, bibliotekā reivot. Wow, es pieļauju, ka nekad tas nenotiks, gan jau tā vakar. Nē, es domāju, ka biblioteka būs atvērta. Bibliotēkā patīk, man liekas, ja tur taisa foršus kaut kādus pasākumus, ir tīpaši, es domāju, ka to varētu īzī atkārtot. Mūsu krūtu tur baigo lūnu parāvu. Par foršiem pasākumiem runājot, klausies, tu izdevi 17. gadā Balzām, vai ne? Jā. Tu jau biji diezgan es atceros toreiz to dienu, kad iznāca Balzāms. Principā tu iznāca tajā pašā dienā, kad tev One Manā Konzs bija, vai ne? Jā. Bija pilns One. Tu jau biji zināmā mērā kaut kādā apritē, konkrētā segmentā jau bija diezgan apritē, un vēl albums tev vispār Balzāms tomēr iedeva arī diezgan lielu flow tev un visai tavai notikumu gaitai, kas ap tevim veidojas. Bet tu izdomā ko? Tu izdomā braukt dziļā tūrē, pastāst par dziļo tūri, ko tas nozīmē, kāpēc un kā tev tur gāja, pastāst kaut kāds interesants moments no dziļās tūras. Cik tev vispār konči tur kopā bija? Man liekas, bija kaut kādi 10 vai zemie 11 kaut kas tāds. Bet tu sanāk, jo tajā pašā vasarā, pēc tam vasaras nogalē uzstājies Summer Soundā uz ļoti liels skatus, vai ne? Vai tas bija gadu vēlāk? Man liekas, ka Zemestundu iznāca tajā vasarā? Nē, tas ir vispār 19. Tas ir Balzāms. Bet ok, pastāst, bet Balzāms bija iznācis, jau tu jau Balzāmu visu bampoji, tev taču bija Spotifyā
jau labi skatījumi. Bet nebija vēl daudz cilvēku Spotifyā. Balzāms bija straumētākais latviešu mūzikas ieraksts tagad, bet tas vēl visi nebija Spotifyā. Tas lielais cipars, pastāsti par to ideju, kāpēc un kā tu tur gāja, kas ir tādi interesanti brīži. Vai mēs varam sagaidīt vēl vienu tādu? Nav slikta ideja, varbūt Dziļā Tūra 2 jāuztais. Kur nāk tomēr jauna plati ārā. Kāpēc Dziļā Tūra? Tāpēc, kad es sāku repot ķemeros, man tā kā likās, ka pie mums nekad neviens neatbrauktu tā kā no lieliem reperiem, tā kā atvest savu konci, nu kaut vai ne pašiem lielākajiem, bet nu vienalga kaut kas atbrauciet pie mums, tā kā mēs atnāksim 40 cilvēki un tā kā mūsu dzīves būs izmainītas. Un es padomāju no tās perspektīvas, ka davai es padomāšu, kur es varu aizbraukt tā, ka es atstāju tā kā uz mūžu kaut kādu par to, ka ko viņš tad darīja. Ja ir karma, tad tur arī tev karmas bonus punktus. Un tur bija gan tā, ka tu aizbrauc un tur ir kaut kāds pasākums, kura ietvaros mani tur iebīdīja, mums būs tāds un tāds pasākums, tu vari uzkāt tur Sabilas svētkos, Vīnas svētkos vai ko tādu mani uzlika tur UFO. Un tur vienkārši sēdēja ģimenes uz tāda kalniņa. Tāda kolēba epizode, Bļāns ar UFO. Mēs pēc tam vēlāk, nākamā reize, kad mēs satikāmies, bija Komedija Latvija roastā. Es cerēju, būs pastam pietupies Džīmiks. Un tad... Es kaut ko darīju pozitīvusā, bet man liekas, tas bija Dirty Deal, arī bītu kaut kāds maziņš tur uz dabas skatuves, kaut kādu performanci. Man liekas, ka tas tā bija. Un tad es uzreiz nākamā dienā braucu turpat netālu uz Aloju, tā kā pie cilvēkiem, kas nav pozitīvusā, kādā viesu namā, vienkārši uz maģīšu, tā kā uzspied play, bez mikrofona, bez nekā. Jā, mēs sēdējām ārā, tā kā tur kluss apkārt, vai ne, ar to pietiek. Un mēs vienu dziesmu nomaucam, un mēs pēc tam sēžam, runājam kaut kādas pāris minūtes. Pēc tam, davai vēl vienu dziesmu. Ķipa. Un tie cilvēki ik pa laikam vēl tur man tā kā, es biju tur Alojā, tā kā, kad bija Dziļā Tūra un viss. Tādā ziņā, ja viņi bija tajā Dziļā Tūrē, man liekas, ka viņi tev daudz vairāk sajūt noteikti, kā jebkurš cits, kas ir bijis tādā skarajā Tūrē. Tādā ziņā, man liekas. Jā, bet tu noteikti bišķiņ savādāk tur komunicē. Tas 3. gadā, man liekas, tādu Dziļo Tūru pat nevarētu īsti baigi atkārtot. Jo tad tagad, man liekas, tev klauds īsti neļaut atbraukt no visām pilsētām apkārtējiem cilvēkiem. Tu vairs nevarētu tur dvacārā sēdēt. Man liekas, to varētu uztaisīt, ja ir kaut kāds... Tev vajag lauka vidū telegramā parādīt kaut kādas koordinātas. Tu aizvēl laukā, kur tad siena kuba, un tu atbrauc ar helikopteru, nolaidies. Man liekas, to būtu krūti atkārtot, bet man tā kā negribās to, to production value zemu. Gribās kaut kādu, varbūt, kaut kādu tur busiņu ar tumbām iekšā, kaut ko tādu uztaisīt. Sounds ir legit, vai ne? Jā. Lai vispār kaut kāds pārsteigums taisīt, kurš pirmais atrod, tu ej pa mēžu, meklē koordinātas. Tev sanāca, teiksim, kaut kur aizbraukt un vispār nepieslēgties un pilnīgā kapelā nomačīt repčiku. Jā, kurš ir mazākais koncerts, kas tev ir bijis? Nē, tieši Dziļā Tūrē, teiksim, bija kaut kas tas bija tā Aloja, bija tā, kur man ir tikai kaut kāds mūzikas centriņš. Man tur iesildīja kontraflows toreiz. Starp citu, mums bija kaut kāds tāds... Jā. Džeki atbrauc arī tieši tāpat nomačīja. Viņi to, man liekas, bišķi vēl nopietnāk uztvēra nekā es, jo tā kā, tev katrā koncīķi ir pa nopietno, jāiet uz 100. Jā, tur bija rītīgi strā. Šī, bet strā. Aplē bikses dzirdot šit. Piečurēt bikses dzirdot šit. Klausies. Kad G-Units ar Džarulu vienas skatos, tas ir bala. Vienā vakarā nedabūs tādu kombo. Man vēl patīk, es vēl atceros Valdemāra pilī, kur bija, man liekas, kaut kāds jauniešu centrs vai kaut kas tāds augšā. Tur arī, tur vēl paliek brīvas vietas, maz tā telpa, bet vēl paliek kaut kāds brīvas vietas. Un tur ir tā, ka arī cilvēki līdz galam nesaprot, uz ko viņi ir atnākuši. Un man arī citreiz ieslēdzās tas, ka man kaut kāda zajobi uznāk, un es tā kā iznāku ārā, un es tā kā nesmaidu, neko nerunāju. Un es apsēžos pie klavierēm un sāku spēlēt klavierus, tā kā tur kaut ko. Un tie cilvēki tā kā kaut ko telefonā, tā kā kaut ko parunājās savā starpā. Es klausos par Radio 5, viņš dzirdēja jauni un bagāti. Šitā vienreiz bija, kad mums bija tikko, mums pat nebija tāda banda, bet vienkārši bandas tūri, kur kaut kāda VV memberi un banda, mēs uztaisījām kaut kādu 4 koncertu tūri, kur mēs braukājām pa vietām.
Tur, man liekas, vai tik tāls arī nebija. Kroči, viss cool, un tad mums bija Liepāja pēdējā sarakstā palikusi, un līdz Liepāja ilgi jābrauc, un bija jau ziema, un es atceros, ka mēs gan notriecām briedi, kas būtu cukurpapu izsmērējis uz pusēm. Bet čil, mēs tiekam uz tā Liepājai, un mums bija jāuzstājas straight up kaut kādā šķūnī, un mēs tā kā ejam iekšā, tur nosoundčekojamies. Nu, ne šķūnī, bet teiksim tā, tur viss bija remonta stadijā. Un pienāk tas tā kā organizators, viņš tāds, mums tāds, viņam tāds, viņš kaut kur iet prom, mums tāds, ķipa, kurš, tā kā, zini, šmiga kokteļi, viņš tāds, ķipa, tur pāri ielai, kurš tur ir nočārs, man liekas, ka viņš vēl projām strādā. Mums tāds ir palka. Kas notiek? Galvenais, tas nebija tā, ka, zini, 20 cilvēku, mēs tur normāli seloju šādi, bet Džeks sēž, pīpē cigareti pacot, ķipa, jūs tur iesiet, pārēsiet pāri ielai, iesiet vēl 3 minūtes, tad tur būs kroči nočārs. Un es zinu, ka tur... Nē, viņš zinām, viņš jau tā babku, kur es skaitu. Viņš tā, ka viņš skaita bieži babku tāds, kroči tur aiziet. Tas ies pietiekami ilgi, gan jau pamanīs. Mums tāds, nice, cool. Es varu visi atpakaļ brauc šitādi būs, no huja mums luņģi brauc. Viņš zinām, viņš varēja būt tāds čoks. Tas varētu būt kā, tas tēls varētu būt kā Hārdijs Ledvičs. Viņš laik kurī, viņam viss ir pelnos, viņš skaita naudu, pa biļetēm un tāds. Nē, viņš vienkārši treņuškās stāvēs abās rokas iekšā, tādas, tur ir, go check it out, mums te remonts, jūs tu pirmie, by the way, mums tāds, mēs redzam, Klausies, vēl viena štelīte. Rubrika Cita štēle. Tu esi manīts ar dēli, esi manīts ar BMX riteni, esi manīts. Tikko Simple Session bija, mēs arī atbalstījām Kristu Kaņu. Šautauts Pīlēnam. Jā, Kristu Kaņu, ko mēs atbalstījām. Viņš gandrīz tika Simple Session finālā 15. Pa kaut kādām 2 punktiem. Viņš tieši bija 16. Finālā tiek tieši 15. Ja piedrog bišķi. Bet tu ar BMX un skate neesi uz jūs gluži. No kurienes tev tas ir atnācis un kāds viss sākās priekš tevim? Jā, mums šitajos ķemeros bija tā kā, man liekas, mēs arī bijām tā paudze, kurām bija tur gods Tony Hawks, ķipaši tās spēles, viss šitas džems. BMX spēle arī tā bija tā. Miras, jā, Dave Miras BMX spēle arī krūta bija. Un Jackass skatījāmies, un tas viss džems, tā kā bija skaidrs, ka jāiet uz ielas, kaut kas tevi jādara. Un man arī toreiz kā kaut kādam sīkam hipsteram tā kā negribējās tikai ar skate vai vēl kaut ko tādu, visiem ir skate. Man vienam čomam bija tas skūterīts, tā kā. Un es biju viens no tādiem... Tur maucis? Es biju viens no pirmajiem, kurš tā kā taisīja triks ar skūterīti jūrmālas skate. Tas gan bulijoja, man liekas, nebija grūti tas skūteri. Nebija neviena cita, tā kā bija kaut kāda ritīgi sīka bērni, neviens cits tā kā to nedarīja. Ja tu biji skūteris, tad diezgan cilvēki tad neiecietīgi pret tevi. Jā. Tas man notiek jau, kad mainstreamā aizgājas visu. Nu, vienkārši parasti bērni tieši viņam braukāja. Tu biji tādā ziņā kind of pioneer, jā? Varētu teikt. Visi, kas braukās tajā reģionā, man tā teica, es nezinu, vai to kaut kur citur, bet man bija kaut kāda skateparku slava ar to, ka mums ķipā Jūrmalā ir viens čalis, kurš ar skūteru braukā, un viņš tur dropo lielajā rampā, un viss tur notiek. Tēm šauri, es nezināju, ka tā hujā arī. Jā, es pa handrailu varēju nogrendot, bet es neprotu šitos te, teiksim, man maksimums bija vienreiz te elvipu apgriezt, tā kā backflips nekādus es vispār nekad nemēģināju pataisīt, bet ar kaut kādiem, to, ko es varēju izdomāt, es varēju 360, es mācēju uzlekt un pa kaut kādiem stūriem šitā te lekt. Bet ar X es nekad īsti neesmu mācējis, es ar visu pārējos pozeris vairāk ar skeitu, es pakrūzoju Gaujas ielā. Tu brauc ar X un nokrīt ar viņu. Nu, nokrist jau var. Bet bija tieši mūzikas video vesels, kur tu rampā uzbrauc. Nē, tas bija skate. Tas bija tas mūvijas kaut kāds Lietuviešu džek vai kas pēc Nē, tas bija Britu džeks. Nē, tas bija vispār random. Nē, pagad, tas bija Mistika, tas bija Mistika 2. Kaut ko tādu atceros. Jā. Tu tur tāda brītīgi niknu seju skeitojumam, tas nahuj viņš skeitojam, viņam nepatīk. Nē, šitas bija tam laikam neraksturīgi postironiski, tā kā, jo man likās, tas tik rēcīgi būs, ja tā kā mēs uztaisīsim, ka es tā kā eju cauri kaut kādam tripam, tā kā, ka jāsako savam sapnim un tev izdosies, un beigās tas ir tā kā underwhelming drops rampā, kurā tu nenopīsies. Es biju pa jaunu, lai to dītnes sajūs, man bija tāds, kāpēc viņš... Jā. Es redzēju, ka tas nenostrādāja. Man bija vēl viens video, kuru es uztaisīju, man likās, šitas būs... Kur jums tā rampa sanāca, kur pie Nemo parka varētu būt, nē? Kura rampa?
bet skateparks kaut kāds pie Nemo. Skateparks pie Nemo. Un tu tur esi bijis un repojis. Un es tevi esmu tur redzējis. Es tur Kriju arī satiku. Man liekas, kaut kas tāds tur bijis. Tad atceros, Herbes vēl tur redzēju. Tur bija viens no tiem Latvijas realitātes šoviem vai sapņu fabrika vai kaut kas uz to sapņu sala vai kaut kas tāds. Un tu tur bija kā viesis. Tas nebija bounce, vēl tas bija kaut kas cits. Ok, klausies, vēl viens telīt. Mūzika, tu esi 24/7 diezgan mūzikā, bet ir kaut kādas lietas, ar ko tu atslēdzies vispār kaut kāds, nezinu, aizraušanās, nodarbošanās, kolekcionēšanas kaut kādas lietas, kas ir ārpus mūzikas. Kas ir tas, ko tu varētu nedaudz atklāt, varbūt tās par to, ko mēs nezinām visu? Jā. Es parasti neko labu neatrodu, ko atbildēt šo jautājumu. Man baigi daudz nekas tāds. Tev mūzika, principā, tas arī ir tas galvenais tēle, vai ne? Adīt, es mēģināju. A ko? Adīt, es mēģināju. Parasti tam čilīgie cilvēki vienmēr. Es kādreiz vismaz mācēju, kā salāpīt vilnas zeķi. Let's go. Man kaut kad doma bija parādījusi. Tur kaut kāds bija fiška, ka tu tādu režģīti uztaisi un tad tā kā ej šitā paukšu palēji. Tas bija izšūšana un something. Bet tu varētu vienmēr netīrot cilpu džempers, hujārīt augšā pa brīvdienu vakariem. Cik viņš maksātu? You tell me, reāli, $500,000 reāli. Uztais 3 un viņi būs ēr. Tur uz likmēm. Anči vietā tur būs $3. Tad tā vienreiz. Ozis nopirks vienu pio otru un trešo tu staigās. Visi gan gēns šit reāli. Jā, bet man patīk tā kā, es zinu, ka mēs vēl šodien jau paspējām, bet tā nav pirmā reize, kad mēs ieminamies pa kino kaut ko, un tad tev ir tā, tu arī esi tāds kino džankijs. Zinu kā, kinoteātrī tev nav īsti, ne kinoteātrī, bet kino un vispār filmu industrijā tev nav tāda fiksā ieeja. Nekur nav, bet repčikā man somehow iegājis. Man būtu izvēlēta kino industrija repčiks, man būtu tāds arī repčik. Tiekamies weekendā. Es tagad eju, man filmas ir tā kā massive, tā kā iedvesmu, jo ja tu esi repers repā, tu vari būt tikai repers repā, bet tu vari būt arī Eminems 8. jūdzē filmā. Filmas ir tā kā, tur nav vispār robežas, tā kā for me, vismaz man galvā. Man liekas, ka repā arī nav robežas. Man arī nav, bet zvaigžņu kārs repā uztaisīt baigi grūti. Un Jedi Mind Tricks man reāli nespīja. Es domāju, ka ir vēl veidi, kā to izdarīt. Tu esi dzirdējis labu Lord of the Rings repu? Nē, bet es esmu dzirdējis labu Lord of the Rings metālu. True. Bet man liekas, ka... Es gaidu netīro cilpu Lord of the Rings plati. Ko tu, Ansi, vispār... Kas ir tavu hero no amerikāņu reperiem, ko tu vispār gribētu izcelt vai pateikt kāds... Ko tu gribētu piekaut? Nē, varu pastāstīt kāds ārtis, ko vērts varbūt paklausīties mums kā vēl džekiem, kam arī interesē hip-hops. Man nav baigi daudz pēdējā laika atklājumu, es šitos jau esmu teicis, mēs vēl šurpceļā klausījāmies uz šeieni. Bija dobs saskot uzlikt. Paklausos pāris reizes vismaz, kad teips iznāk. Ko da? Āreks Nephew. Jā. Nopietni? Jā. Fuck, es ir piedz. Fuck, jā, es nezināju, ka tu zinās, bet... Jā. RXK! RXK Nephew. KKK! Jā, labāk. Izgriezies. Negriežot ārā. Jā, par BK The Rule ir mans pēdējo pāris gadu lielais atklājums. Mēs tikko arī šurpceļā klausījāmies. Griselda, man liekas, tu Ice Cold Bishop. Viņš ir tā kā bišķiņ Griselda affiliated. Jā, man liekas, fītās ir bijis. Jā, viņam uz vienu alkemista bija, es viņu pirmo reizi dzirdēju arī. Man jāskatās tālāk playlistā ir, bet šie man tādi pirmie ienāca prātā, kas šurpceļā. Tur arī man ir tie klausīšanās paradumi nav arī, man liktos bišķiņu sots, gan tikai fokusēties uz jaunu stafu vai tikai uz vecu, tāpēc es diezgan miksēju. Man ir tā, ka turpceļā uz kaut kurieni tur ir... Vajag Tupaks ar Lil Uzi back-to-back skanu, tad ir riktīgais tā kā in un jān. Tev vai kādi, kas kliedz tev valstī par Black Power un otrāji Gucci. Bet man citreiz burtiski liekas, ka tas viena dziesma pēc otras, tā kā ar 30 gadu starpību, ļoti labi sajiet. Pofika, tur ir tā kā cits feels ar... Biggies un Dead Grips pa lielam, bet tāpat lieta. Jā. Tur pat nav tik nozīmīgi mūsu gadu starpība, tur ir vairāk saturiskā starpība. Galvenais, lai tā, ka tu dzirdi gangster-rap, lai tu sajūti daudz sevī, tā, ka tev bail no tā cilvēka. Kamēr tu to panāc, tikmēr viss čēl, tāpēc 6ix9ine never worked for me īsti, nekad nejūtu, ka man bail no viņa. Es dzirdu RXK, man tāds, Reklāmas pauze ir galā, nāca Skučop,
Mēs esam atpakaļ. Šeit ir Ants. Mēs jau te esam. Ants te jau. Mēs esam jau laukā, nedēļu bet viņš šodien neiet, esam viss iekšā. ir, viss notiek, kas viņš netiek ārā. Parasti mēs esam laukā, bet šodien tu mums redz iekšā. Parasti mēs esam laukā. Dzerat ūdeni, elpojat gaisu un nerepojat. Yeah. Mums ir jāiesaka viss kaut kas. Mēs mums gatavi esam ieteikti tādas interesantas lietas. Jā, lūdzu. Jā. Nu, es sāku šansas turpinās un punkts uz ībūs no Stepana puses. Var cikot lietu, ko es ieteiktu pavisam nesen, TV3 sāka jaunu sēriju. Jaunas sērijas ir iznākušas kopā ar Krivenčī, un Krivenčī bija Taizemē vasarā, un viņš tur nofilmēja interesantas sērijas par to, kā iet Taizemē, kā iet seksa industrijā Taizemē. Tā kā jāsanāk, apskatieties. Yes! Labdien, man sauc Ants, un es... Tu esi Ants. Es iesaku jums. Mēs šodien runājam par Provodņiku. Ja kāds tā kā meklē, kur aizbraukt, tā kā bišķiņ iepazīt interesantus Rīgas nostūrus, es iesaku Sarkandaugavu, man tur rītīgi patīk. Tā kā es tur burtiski pirms pāris dienām redzēju, kā iet tā kā bērnu dārza tādu mazu klasītu maziem bērniņiem, tā kā ar līkumu apkārt, tā kā sievietei, kas nodzērusies guļ. Un tas bija tas, kur degpunktā, ja kāds redzēja, kur bija tas mirušais cilvēks uz ielas, kuram nāca otrs. Jā, to cepurīti. Tas ir, man netālu no mājām. Un tā kā tur ir ritīgi prikolīgs vibes, tā kā es iesaku aizbraukt uz Sarkandaugavu. Atrast uz ielas. Jā, jūs varat aiziet uz ekskursiju, man liekas, ka sestdienās ir ekskursijas Provodņikā. Es domāju, ka Provodņika mājas, provodniks.lv jūs varat atrast. Kā lūdzu? Tāds ir? Ir, jā. Okay. Viņam Instagram konts ir arī, varat piesakot. Un tur var tā kā iziet, jums izstāstīs cilvēks visu, kas tur ir noticis, un 4. stāvā gan jau noiesiet garām manam spotam. Un vēl pavisam ātri atcerējos vēl muzonu, tā kā tiem, kas gaida netīro cilpu albumu, varat paklausīties DJ Mags pēdējo teipu. Tas faktiski formuli bišķiņ līdzīgi, tā kā arī producers DJ Mags varbūt kāds atcerās no Cypress Hill. Yes. Viņam bija arī dubstep fāze īsumā vienu brīdi. Soul Assassins. Jā, Soul Assassins. Yeah. Un tā kā, jā, viņam jaunais albums iznāca nesen ar visādiem spēcīgiem tādiem jaunā boom-bap viesiem. Cool. Jā, un Provodņikā noteikti aiziet, ja jums ir interesē grafiti ārts, tur ir diezgan daudz sazīmēs. Tur ir lejā, man šķiet, ja nekas nav mainījies, vienīgā legālā grafiti... vienīgā legālā grafiti siena Latvijā. Latvijā točni nē? Nevis tā, ka tev pašvaldība ļāva un tu saskaņo, bet tu nāc un krāso, ja tu gribi. Tādā ziņā. Pašvaldības sienas, jā. My turn? Kā jūs zinat vai nezinat, whatever, es ļoti daudz patērēju popkultūras sūdzes, lielākoties filmu un multiņu veidā vai komiks. Un bija šogad 2 filmas, ko es gaidīju. Vienu, ko es ieteicu iepriekšējā epizodē, kas Bruņpašņīns, ja neesat still redzējuši stilēt. Piedod, kas tas bija? Bruņpašņīns. Bruņpašņīns. Jā, redzēju, ka neesi redzējis. Bruņčunīndzes, jā, latviešu versija. Ai! And Turtles, kroč. Bet šomēnes... Tas ir tāds... Man liekas, mēs izdomājam... Ko tu iedomājies? Ko jūs izdomājat? Vecrīgā vecpuišu ballītes tā kā tēma Bruņčunīndzes, tā kā ņemiet pa brīvu. Kad es precēšos, tu zini, ka tas būs And Turtles team, tā kā es... Anyways, es šogad gaidīju 2 filmas, And Turtles, es jau redzēju. Fakuts nerādīšu, kroči, pēdējais, kas man bija šogad palicis no filmām, ko es čista gaidīju, bet šausmēne Talk to Me. Es redzēju. Jā, man paiet 20 minūtes izskaidrot, kāpēc tieši gaidīju, jo YouTuberi, kuriem es čekoju līdz to filmu uztaisīju. Pirmā reize, starp citu, kad YouTuberi tiek pie tāda budžeta, lai uztaisītu legit šausmēni, un viņi... Es neteiktu, ka tā ir labākā šausmēne nevar, vai labākā filma, vai vispār labākā šogad, bet ļoti inčīga pieeja, kaut kāds riktīgi refreshing veids, kā stāstīt veco labo okulto storiju. Kroči, ja tev ir iespēja, ja tu nemīs bunžā un tev patīk šausmēnes skatīties, un tu gribi redzēt kaut ko bišķīt fresh, bišķīt oriģināli, bišķīt savādāk, noteikti noskaties Talk to Me, jo fuck it, tas tā vērts, jo, ko tu vēl gaidīsi Halloween remake kārtē, jo, Zāģis 10 līņās sāks rādīt, mēs zinām, kā viņš beigsies, Jigsavs izdzīvos. Fuck it, ejiet, skatīties Talk to Me. Tev patiks, starp citu?
Jā, nu, man laikam bija... Jā, es viņu arī tā kā nesauktu tā 100% par šausmu filmu, jo viņa tā kā nebija, man liekas, viņa nebija gluži uztaisīta, lai tevi biedētu, man liekas, bet bija tā kā, tajā, ķipā, universā ar drusku citu stilu. Man patīk, ka pārņems pēc šausmeni, kurai nav visu laiku bīsties, ķipā. Man patīk, ka ir tas, filmi iet lēnām, storijas ir, shit, bija creepy. Jā, un bija interesanti noskatīties. Jā, galvenais, tu nezinu, kā beigsies, pārmaiņas pēc, jo tagad es skatījos Conjuring 1, 2, 3, 4, whatever the fuck, Annabelle. Pilnībā zinu, ka to lēli beigās izmetīs ugunskurā. Šeit beidzot kaut kāda pārsteiguma. Vismaz savu šautautu stāktamī noteikti patīkams pārsteigums beidzot. Man nebija tā gribās izslēgt kompi kaut kādās 2/3, kad skaties, Also es nezinu, kāpēc viņi nerādīja kino. Jā, un by the way, Bajas sūdi, raidījums ir beidzies. Ozols, Steps un Ants bija šodien pie mums ciemos un tiekamies noteikti kādā no nākošām epizodēm. Palādījums, 11. novembris, tev nav biļetes. Nē, tu zoši konts.